Tā, man bija 15 gadi, es nedomāju par mīlestības lietām, es nedomāju nevienu puisi sev atrast, bet sanāca tā, kad es internetā draugos LV iepazinos ar vienu puisi. Nu, pirmajā brīdī man tas bija parasti, kā kādu puisi iepazīties. Tad mēs satikāmies. Es pirmajā brīdī viņu nepazinu. Viņš nāca man klāt ar rozēm. Bet es viņu nepamanīju, jo man aizmugurē bija vēl viena meitene, un es domāju, ka pie tās meitenes viņš dodās. Bet iznāca tā, ka es viņām pati nejauši pagāju garām. Bet tas puisis mani pamanīja un pienāca man klāt, iedeva rozes, noskūpstīja, bet pirmo reizi uz vaigu. Labi. Man tā, bišķī tā. Sirdī iedegās kaut kas labi, to mēs vēlākam atstāsim. Nu, tas mēs gājām staigāties pa Igaunijas robežām. Mēs gājām pa tiltu, pa parkiem, skatījāmies. Mēs pienāca vakars, mēs skatījāmies zvaigznēs divatā. Nu, skatījāmies zvaigznēs un spriedām, runājāmies, spriedām visu kaut ko. Un tu man tā sāk par taurentiņu pa vēderu skraidulēt, vai ne? Un sapratu, laikam tā būs man īstā mīlestība, bet, nu, tad mēs staigājāmies, un tad viņš man beidzot noskūpstīja, ak, Dievs. Tā sajūta vienkārši bija nenormāli forša. Es nevaru pateikt vārdos, sajūta vienkārši, ak, Dievs. Es nevaru pateikt vārdos, vienkārši jāizjūt pašam ir.